Dzīvē ir reizes, kad mūs kārtīgi sapurina, kad mums sadod. Un ne jau tāpēc, ka mēs esam naivi, bet tāpēc, ka mēs esam bijuši atvērti. Esam gājuši dzīvē ar atvērtu sirdi, nedomājot par to, ka tev var sagaidīt varbūt enerģijas, kas ir zemākas par tevi. Un šis video ir domāts tev, ja tu jūties pazemots, sāpināts, nodots vai nodotā. Ja ir tā sajūta, ka dzīve ir netaisnīga, jo es arī esmu tur bijusi. Un man nācās šo iemācīties tajā grūtākajā veidā. Tad, kad man nebija neviena blakus, kam pajautāt, kas man varētu atbalstīt. Un tas man deva vienu tādu kārtīgu mācību. Tādu ļoti spēcīgu domu. Neļauj vājiem cilvēkiem padarīt sevi vāju. Jo šī mācība man patiesībā palīdz katru dienu, katru elpas vilcienu, noturēt savu enerģiju tajā līmenī, kurā man ir jābūt. Bet bija laiks, kad es ļoti uzticējos cilvēkiem. Un tieši tie vistuvākie arī man ļoti bieži ir nodevuši. Un tā sajūta, tā briesmīgā sajūta, kad tu saproti, ka kaut kas ir galīgi nepareizi, ka tu centies pielāgoties, ka tu centies darīt visu, lai attiecības saglabātos. Un tad nāk apjukums, un tad nāk tā sajūta, ka tagad viss ir sabrucis. Enerģijas izmainās, un tu saproti, ka tu nes smagumu, kas nemaz nav tavs, kas tev nav jānes, ka tu patiesībā nes citus cilvēkus, citu cilvēku bailes, citu cilvēku ilūzijas. Un es tajā laikā biju ļoti apjukusi. Man apkārt bija tikai klusums skaidrības vietā. Godīguma vietā no tā otra cilvēka nāca tikai distancēšanās un meli. Un tajos pašos melos dzīvoju arī es. Un nebija nekāda ne saruna, ne paskaidrojuma, pilnīgi nekā. Un visļaunākais bija tas, ka apkārtējā pasaule man lika saprast, ka tā ir mana problēma, ka es esmu problēma. Un tā iekšējā sajūta, ka tu esi zaudējis savu ticību sev, ka tu esi zaudējis ticību savam ceļam, savai gaismai, tā laikam bija visbriesmīgākā. Un man toreiz bija divas izvēles – salūst, padoties, dzīvot ar šo drausmīgo, indīgo rūgtumu sevī un pazemināt savu enerģiju, savu frekvenci un palikt šo apkārtējo cilvēku līmenī, jeb arī izelpot savu ceļu cauri sāpēm un palikt pašai savā spēkā, palikt uzticīgai sev. Un ko es zinu tagad? Es zinu to, ka es netaisos atdot savu enerģiju cilvēkiem, kam traucē mana būtība, kam traucē mans ceļš, kam traucē mans spēks, mani uzskati un mana pieredze. Es zinu, ka es ļoti daudz cilvēkus ar to trigerēju, jo ļoti daudziem ir neizdziedinātas traumas, neizdziedinātas dvēseles daļas. Bet es esmu tur bijusi un es zinu, cik skaisti ir tad, kad tu vari nostāties ar iztaisnotu muguru un saprast, es esmu es. Es esmu savu ceļu. Ja kāds cilvēks aiziet no tavas dzīves bez jebkāda paskaidrojuma, pasaki viņam paldies. Viņš tev iedeva telpu izaugsmai. Viņš tev iedeva iespēju būt kopā pašam ar sevi, pašai ar sevi, ar savu dvēseli. Un katru reizi, kad tu reaģē no sāpēm, no savām sāpēm, no citu cilvēku sāpēm, katru reizi, kad tu strīdies, katru reizi, kad tu ļoti gribi, lai tevi ieraug, ka tavs ego brēc,
Ja? Katru reizi tu atdod savu spēku. Un mēs atdodam savu spēku vājajiem cilvēkiem, kad mēs sākam dzīvot viņu dzīvi. Mēs atdodam savu dzīvības spēku, kas ir tikai un vienīgi mūsējais. Un ko tas tev dod? Tas tev dod apjukumu, tas tev dod tukšumu sajūtu. Un nākamais ir tas, ka viņi paceļas, bet tu krīti. Tu samazini savu gaismu, lai piemērotos viņu ēnai. Un kāpēc? Vai tiešām tu gribi sabrukt kāda cilvēka dēļ, kuram nekad nebija ne spējas, ne vēlēšanās būt tavā līmenī? Padomā par to. Vai tu esi gatavs augt un piecelties visā augumā? Jā, varbūt klusu, bet ar nolūku, pilnīgi un noteikti stāvēt savā spēkā. Un tava gaisma, viņa nenāks par velti. Tā tev maksās tos cilvēkus, kas labāk dzīvo tumsā. Un nezaudē savu spēku tikai tāpēc, lai viņiem būtu ērti. Vai tu vari palikt mierīga, kad apkārt ir hauss? Vai tu vari palikt tīra vai tīrs, uzticīga savai gaismai, kad gribētos atriepties? Jo īstais spēks jau nav tajā, cik skaļi tu tam otram iegāzīs atpakaļ. Spēks ir tajā, cik tīra ir tava enerģija, cik patiesi tu ej savu ceļu, cik tīru tu savu gaismu saglabā sevī. Un lai viņi domā, ka viņi ir uzvarējuši, lai viņi paliek pie tās savas versijas, un lai karma runā ar viņiem. Agrāk es domāju, ka klusēšana tā ir vājuma pazīme. Tagad es zinu, ka klusēšana tas ir spēks, tas ir superspēks. Miers iestājas tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumu, neļaut pasaulē padarīt tevi par to, kas tu nemaz neesi. Nenolaisties līdz viņu līmenim. Nebūt tajā enerģijā, kas tev nodarīja pāri. Nepadarīt viņu sāpes par savu identitāti. Un tev patiesībā ir tikai viens darbs. Skatīties spogulī un pateikt sev, es neļāvu viņiem izmainīt mani par to, kas es nemaz neesmu. Un tā ir mana uzvara. Un sevis mīlestība reizēm izskatās tā. Tu nobloķē tos cilvēkus, kuru dēļ tu raudāji pilvenā. Un tu zini, kas lielai daļai cilvēku neļauj iet tālāk. Viņi atkal un atkal atkārto savu sāpi, cerot, ka tā mazināsies, jo to vēl kādam es pastāstīšu. Bet tā nenotiek. Tā sāpe tikai katru reizi brūce tiek atrauta vaļā, un ir ļoti grūti tikt ārā no tā aburtā loka. Un tas cilvēks, kas tev sāpināja, patiesībā jau sen ir aizgājis tālāk, un viņam ir pilnīgi vienalga, kā tu jūties. Un tu vari atbrīvoties no šīs smaguma. Tu paņem savu būtību, savu spēku atpakaļ pie sevis. Es ticu visuma likumiem, es ticu dievišķai kārtībai, es ticu frekvencei un enerģijai, tās nekad nemelo. Kad tavs gars, tava dvēsele paliek tīra, pat tad, ja citi cilvēki to grib aptraipīt, dzīve vienmēr atbildēs. Varbūt nevienmēr ar skaļiem aplausiem, bet tā atbildēs klusu, mierīgi un ļoti noteikti. Un tev nevienam nav nekas jāpierāda. Ja tu jūties salauzts, nesaprasts, nodots, nepazaudē sevi. Nedari sev pāri, lai
tiktu pieņemts tur, kur tevi patiesībā neviens nemaz negrib. Nekļūsti par tām sāpēm, ko tev kāds cits nodarīja. Kļūsti par to, ko viņi nevar aizsniegt. Un kamēr tava sāpe norimst, kamēr tā dziedinās, tu sajutīsi un sapratīsi kaut ko ļoti, ļoti spēcīgu. Viņi nespēja tevi salauzt. Viņi varēja tikai novērst tavu uzmanību uz kādu brīdi. Un tu esi atpakaļ pie sevis. Vesels, vienots pats ar sevi, sazemējies, tu pats. Un es domāju tā, katras dienas beigās, kad es aizveru durvis, kad pasaule man apkārt ir klusa, kad es esmu tikai es un mana dvēsele. Es domāju tā, labāk mīli to cilvēku, kas esi tu pats, kas ir vienmēr bijis kopā ar tevi. Mīli sevi. Tas ir tavs darbs. Tā ir savienošanās pašam ar sevi. Un to tev neviens nevar atņemt. Un tavā ziņā ir to sargāt.